Mārītei Bizenītei draugu daudz, visus tā paslēpes spēlēt sauc. Kamēr līdz 10 bizenītes skaita, visi draugi pazūd no skata, un meklēšana var sākties. Rere, kas tad te? Zem vecas mizas mitrene, bet aiz krūma lapas zaļa laputs slēpjas. Aiz zāles stiebriņa sisenis klusi sisina, bet aiz kritalas gliemezis paslēpjas. Uz priedes stumbra pavisam klusiņa slēpjas sīka skudriņa, bet aiz nokrituša zariņa maza čūskiņa. Koši zaļajā sūnu paklājā vārde acis bola, bet uz liela celma brūna ķirzaciņa. Mazais meža cīrslis biezā krūmā ielīdis, bet uz līka zara vāvere pamanāma. Kurmi salā ielīdis, galvu vienārā izbāzis. Meža cauna noskatās, kā Mārīte tai garām aizlaižas. Dzilnītis pavisam klusi aizlaižas uz ceļa otru pusi, bet zem sakaltušas lapas slēpjas divas sliekas. Koksngrauzis garās antēnas aiz koka paslēpt cenšas. Tauriņš uz papardes nolaidies, cer, ka Mārīte garām paies. Kāpurs aiz lapām paslēpies, būs jau kārtīgi pieēdies, bet uz koka stumbra nakts tauriņš izskatās kā neliels plankumiņš. Kamene klusi, klusi, ziedpumpurā ielīdusi, ezītim no mežmalas arī paslēpties izdodas. Tūkstoškājs veikli, veikli aizsoļo uz krūmu pusi, bet pie zemes pieplacis ir brūnīgais simtkājs. Mārīte ieskatās ziediņā un pašā vidiņā krabzirneklis apgūlies, viņš tiešām labi paslēpies. Bizenīte beidzot atradusi kādu, tagad pašai būs jāmeklē slēptuvi labu. Krabzirneklis skaitīt sāk, līdz 8 viņš tikai māk. Visi draugi atkal paslēpjas un spēle atsākas.